Hei! Sveiki! Čau visiem no sniegotās Latvijas vēl joprojām, bet mēs atrodamies Nacionālajā botāniskajā dārzā, Oranžērijā, kur mēs jau iejūtamies tajās enerģijās, uz kurām mēs taisamies doties. Šeit ir zaļš, smaržīgi, silti, kaut kur fonā čivina putni, un tāpēc mēs jau februārī dodamies lai piedzīvot šīs sajūtas realitātē. Un tas ir tur, kur mēs aicinām tevi līdzi, tas ir uz maģisko skaisto Balijas salu. Inga nodzīvoja pagājušo gadu 5 mēneši, un viņa ļoti iejutās tajās. Un tā programma, kas ir sagatavota, ir par to, kas mums pašām patīk, un par to, ko mēs vēlamies padalīties. Kas ir tas, ko mēs vēlamies sajust, ko mēs vēlamies redzēt, ko mēs vēlamies piedzīvot, veidojot gan grupu kopīgu lauku, gan arī redzēt šīs brīnumainās vietas. Mēs sāksim ar dabu, tempļiem. Vispirms sapratīsim sajutīsim šo dabas īpašo enerģētiku, kur viņu ceremonijas un viņu tempļi ir neatņemama viņu kultūras sastāvdaļa. Un, ziniet, tas ir tik fantastiski redzēt, kā cilvēku sāk dienu ar pateicību dabas gariem, ar ziediem, ar ziedojumiem. Jā, labajiem gariem un arī tiem zemajiem gariem, jo mēs esam dualismu pasaulē, un viss šeit ir līdzsvarā, gan augšu, gan debesis, gan zeme, ja? Un ir ļoti liels man bija ļoti liela bijība un prieks vērot, ar kādu to īpašo enerģiju viņi sāk savu dienu. Tāpēc mēs sāksim pirmkārt jau pirmo dienu ar īpašu ceremoniju, kur savienosimies ar šīm Balija enerģijām, jau palūksim viņu garu svētību, jo tā ir viņa kultūra, ja, un tad mums ir jāizturās cieņa par to. Lūk, un visi tie skaistie tempļi, visi šīs rituālu vietas, un tas viss mūs sagaidīs. Arī skaistās dabas vietas, jā, ar ūdenskritumiem, ļoti daudz ūdenskritumi, daudz un dažādi, un katram ir sava īpašā enerģija, katram ir sava īpašais stāsts, un mēģināsim sajust, ar ko viņi atšķirās. Tā kā mums būsim daudz, un mēs viņus piedzīvosim, pieredzēsim. Arī šīs skaistās rīsteras, kas ir pasaules UNESCO mantojums, kādas ir tikai pieejams tikai Balī, ar viņu īpašo stāstu, un pastaigāsim pa viņām, paklejosim un sajutīsim. Satiksim kādu rīsaudzētāju arī. Jā, tieši tā. Jo mēs jau nezinām, kā tur būs, jo rīsaugi nepārtraukti ir vairākas ražas gadā, un tu vari pieredzēt dažādus šos procesus, ja, kur viņš ir tikko iestādīts, vai ka jau viņš ir novākts, vai ka viņš ir graudos. Tā kā būs tā iespēja šo visu pieredzēt un piedzīvot. Un tad mums ir arī saulaita sagaidīšana vulkānā. Jā. Mēs pašas vēlamies arī piedzīvot to mazliet citādi nekā iepriekš ir redzēts. Tā sievišķīgi. Jā, tā sievišķīgi, un lai par mums parūpējās, tad dosimies arī uz karstiem avotiem, izbaudīsim šos. Kā tas ir Balija? Jā, kā tas ir, kādu patiesībā kā daba rūpējās par mums, par cilvēkiem, un ko viņi dod šīs dabiskās minerālu vannas, ja, kur tu vari atjaunoties un atgūt savu skaistumu. Un tāpatās mums būs spā. Dažādi spā, dažādas masāžas, viss, kas ir ķermenim. Inga vadīs brīnišķīgas prakses. Jā, ķermeniskās prakses, joga ar sakrālās dejas elementiem, maigi, sievišķīgi, ļaujoties atvērties ķermenim. Balijas siltums jau ļautam, saule ļautam, svaigi augļi. Tu iegūst tādu vīgumu, un mēs arī dodoties jogas nodarbībās, praksēs. Nepiespied kārtā katrs cik vēlās tam visam. Kam pēc tam, dodoties uz blakus esošo ļoti tādu atpūtas un relaksa vietu, salu, mēs sagaidīsim pilnmēnesi, šķiet viņš būs zelta, un dejosim pilnmēnesi deju īpašo, lai šī sievišķa enerģija, kas mūsos atverās un ko sala, šī dabas māte, zemes māte, Balija palīdz atvērt un noharmonizējās ar mūsu ikdienas enerģijām, ar materiālām lietām. Jā. Mums būs arī enerģētiskās prakses. Būs meditācijas maigas, un kas palīdzēs mums savienoties ar šīm
šīm saules enerģijām, sasinhronizēties. Bet tas viss būs ļoti baudāmi, tas nekas nebūs piespiedu kārtā. Mums pašām patīk baudīt. Jā, mums vispār patīk dzīves svinēt. Un dzīves svinēšana, balī, tas ir vienkārši tik viegli, tik skaisti, tik baudāmi. Garšīgie ēdieni, smūtiji, šie garšīgie augļi, kas ir uz katra stūra, kas ir pieejami, kas nav sastāvējušies pa lielveikalu plauktiem. Nu, tas viss ir tik garšīgi, tik baudāmi. Tāpēc, ja tu vēlies doties kopā ar mums, pievienojies. Lejā būs saitītes un uz Telegram kanāliņu, jā, kur būs vairāk jau par programmu, vairāk par to, kas tevi sagaidīs, jā, un arī tās blakus vēl grupiņa, kur būs jau tās tehniskās lietas. Bet, ja tu gribi piedzīvot šo kopā ar mums, tad pievienojies. Čau!